Mihailovs patiesībā ļoti labi sāka karjeru. Un Karsons apsteidz Badrovu, apsteidz, iziet, izlido un Kasuķins. Sāpīgi ietriecās tur vārtos Mārtiņš Karsons. Meja, Galviņš un Krišāns Reliks vēl bez Lusenijos. Un mums vārtos. Ripa vārtos, jā. Šeit nepaspēja pārvietoties. Kris Kolts Ļudičinam bija ļoti daudz laika, lai sagaidītu. Skatāmies vēlreiz atkārtojumā, kā tika zaudēti vārti. Šeit pazaudēja savus spēlētājs gan aizsargi, gan uzbrucēji un redzam Romāns Ļudičins. Ankipāns. Piespēle un Ripa kur? Ripa nav piespiesta, bet tā nav arī vārtos. Odziņam bija ļoti laba iespēja. No vārtu priekšas viņš izdarīja metienu, bet Ripa vārtos neielidoja. Kasuķinam neizdodas Ripa atturēt. No 4. maiņa turpina uzbrukt. Kosa aizsardzībā. Vargs. Un Marks. Metiens vārtu stāsts. Labi komanda otro reizi šajā mačā. Pārsa iesāk šo pretuzbrukumu. 3 piespēles un labs Lundmārka metiens. Diemžēl nedaudz pietrūkst. Vargs pārtver Ripu. Kosa metien pozīcijā. Piespēle viņam un apsit Kasutins. Tur traucē maksimāli arī Ņikoncevs. Divās nākamajās minūtēs. Mikls Rēdliks, Braukts. Un Galviņš, Ripa vārtos! Guntis Galviņš izlīdzina rezultātu. Beidzot! Arī ārēni tāds beidzot realizēts arī skaitliskais vairākums. Guntim Galviņam šeit 7. vārti sezonā. 15. punkts, ļoti augstasinīgi viņš nospēlēja, paskatījās, kur Kasutins un iemeta tieši tur, kur vajadzēja iemest. Vārtsargam virs pleca, zem vārtu pārlika. Palicis 27. Rožičku pret Koltu. Un Kris Kolts. Kris Kolts glāb komandu. Kurš kuru? Kosa pret Kasutinu un Kasutins. Kasutins ļoti augstasinīgi nospēlēja. Labākais piespēļu dalītājs Latvijas čempionātā Liepājas Metalurga sastāvā. Un Kris Kolts! Kris Kolts precīzi nospēlē. Bija traumēts, tāpēc, protams, bez viņa jāiztiek šajā sērijā. Karsums pret Kasutinu. Kurš kuru? Kasutins. Kasutins, jā. Atcerēsimies, tieši viņš guva vienīgos vārtus spēles laikā. Ļudičins pret Kris Koltu. Un Kris Kolts. Neredz, kur ir Rips. Ivans Kasutins. Un Ivans Kasutins starp kājsargiem mēģināja raidīt. Pret Ivanu Kasutinu. Un lieliski spēlē Ivans Kasutins. Kris Koltu. Un Ripa vārtos. Diemžēl arī šajā mačā uzvar spartakiešu pēcspēles metienos. Neizdodas Rīgas Dinamo iesākt jauno gadu ar uzvaru. Punkts tika izcīnīts, tomēr, es domāju, daudzie līdzutēji šeit arēnā Rīga un arī pie saviem televizoru ekrāniem. Nāca pēc 3 punktiem. Nāca pēc 3 punktiem. Pēc uzvaras. Pēc uzvaras, jā. Sliktākā gadījumā 2, bet 3 punkti. Bet Spartaks nepadodas. Spartaks cīnās līdz galam.